Mums ir bezgala daudz iespējamības arī situāciju labot. Ja cilvēkam cits to neliek darīt, ja, tad šādas sarunas palīdz. Tiem veciem cilvēkiem viņiem jau ir vajadzīga tā mīlestība. Latvia was the only country without a real national implementing body, and we were able to organize all together with the Ministry of Welfare, with also the NGOs and the civil society. We were able to organize these two-day events in Riga. Uzbūvēt kaut kādu māju lielu, kur dzīvot visi tie nabagie cilvēki, un kaut kā viņiem palīdzēt pat tiem, kuri ir slimi arī. Viņi biežāk ir tādi vieni paši un vientuļi, un pēc gan, lai viņiem nepalīdzētu. Eiropas gads 2010. Tas ir solidaritātes vēstījums cilvēkiem, kuri dzīvo nabadzībā. Eiropas Savienība ir mobilizējusies ar mērķi atvieglot viņu grūtības, jo situācijas uzlabošana sabiedrības vārdā ir dažādu sabiedrības elementu, gan valstisku, gan privātu, kopīga atbildība. Mēs esam pirmām kārtām iemācījušies viens ar otru runāties, esam daudziem parādījuši problēmu. Cik es redzu, ka cilvēki īsti viņiem nav iespēja tikai redzēt to pasauli tajā dažādībā, kādā viņi dzīvo. Un šis grūtākais darbs tad paver iespējas skatīties un ieraudzīt cilvēkus citādākos aspektos nekā pirms tam tas ir bijis iespējams. Latvijas organizācijas, vai tās būtu daudzbērnu ģimeņu apvienības, cilvēku ar invaliditāti sadarbības organizācijas, sieviešu organizācijas vai bērnu organizācijas, viņām ir vajadzīgs valsts atbalsts kaut vai līdzdalībai Eiropas Savienības tīklos. The important thing is that we show that we're committed to a solidarity model, and then we know that another response to this crisis is possible, and we must fight for it. People have always had to fight for their rights. Don't give up that fight. So thank you very much for all your work. Tie, kas labdarības organizācijas, nevalstiskās organizācijas, tāpat valsts iestādes, kas dara to kā daļu no savu ikdienas darbu, ka viņi ir guvuši tomēr uzmundrinājumu un iedvesmu savu darbu darīt labāk, padziļināt savas aktivitātes. Un galvenokārt, es domāju, visiem atsevišķiem ļaudīm vai organizācijām saprast, ka ir iespējams gūt palīdzību, prasīt palīdzību, vērsties pie palīdzības un viņu piedāvāt. Tie nav tikai tie stereotipie veidi, kā bagātie un nabagie, jeb vara un tauta, bet kad 100 dažādos veidos mēs viens otram varam gan lūgt palīdzību, gan to arī sniegt.